salabo, nevis izmet. Sadzīves tehnika, arī drēbes, rotaļlietas un auto kļūst aizvien trauslāki. Skaidrs, ka ražotāji vēlas, lai jūs pirktu jaunas mantas, nevis ilgstoši lietotu, reiz pārdotās. Dziesminieks Goran Gora reiz padomāja, kas būtu, ja cilvēkus neremontētu, bet mestu ārā. Bet mēs sevi labojam. Brilles redzēja, tabletes kaut vai gripai, ģipsis laustai kājai, mainīts locītavs un pat sirds. Arī spieķis ir salabotā cilvēka sastāvdaļa. Ja mēs sevi nelabotu, diez cik ilgi neizvilktu un būtu savādi izmest miskastē kādu tuvinieku, ja viņam piemeties klepus. Mums līdzās dzīvo labotāji, lādzīgas būtnes, kas rūpējas, lai mūsu mantas turpinātu dzīvi ar mums. Reizēm ir nepieciešama minimāla piepūle, lai paildzinātu to mūžu, nedaudz izpratnes un labvēlības. Manta, atstājot veikalu, sāk zaudēt savu vērtību, jo tā vairs nav jauna. Tad tā vairs arī nav moderna un zaudē vērtību vēl. Taču pēc kāda laika tā atkal vērtību sāk atgūt, un turpmāk tā tikai aug un aug un aug. Mīļas kurpes ir daļa no manas dzīves. Es uz tām paļaujos un tās uz mani. Salabošana ir rūpes. Nepārtraukta zemes kvalitātes vienreiz lietojama mantu plūsma ir kā paviršas attiecības, kā neīsta draudzība. Un kad es saku par kaut ko mans, tas nozīmē, ka tas nav man vienaldzīgs. Mana roka, manas acis, mans bērns, kaķis, māja, gulta, pilsēta, dzimtā planēta un mans piena ceļš. Un es varu salabot kaut ko arī pats. Kaut vai piešujot pogu, es pievienojos šīs pasaules uzlabotājiem. Tici man, labot ir labi.